ārpolitika gandrīz visur pasaulē interesē pietiekoši mazu loku cilvēku. Ir jau paskaitījuši kaut kur ap 4, 5, maksimāli 10%. Ja? Tātad 90% paliek ar savām problēmām, ar ekonomiku, ar izdzīvošanu. Un es ļoti gribētu novēlēt mūsu žurnālistiem, lai nebūtu tāda situācija, kā bija ar Šleseru kungu, ja? Pirms parlamenta vēlēšanām. Kā ar Šleseru baidīja bērnus, žurnālisti, un vajadzēja tikai viņu ievēlēt parlamentā, kā viņš jau uzreiz kļuva labais, un tagad jau viņš kļūst gandrīz par vislabākais pirms pašvaldību vēlēšanām. Tā kā man ir slikts piemērs arī par mūsu interviju Delfos, kura notika pirms Eiroparlamenta vēlēšanām, kad Delfi bija Delfu korespondenti, vai kas ar mums veda teiksim, to diskusiju vai to intervēju mūs. Viņi arī bija ļoti, ļoti agresīvi un uzspieda mūs to jautājumu par agresoru valsti, par Ukrainu, vai tā ir agresoru valsts. Un tad mēs mēģinājām, pareizāk sakot, Jūlija un Ļubov mēģināja teikt, ka mēs vispār esam par mieru, par iespējamo, teiksim, ātru, teiksim, mieru noslēgšanu šajā komplicētajā situācijā. Tad visi par mums smējās. Skaļi smējās, vēl visi smējās, kādus 2 mēnešus. Tagad paskatīsimies, varbūt arī pienāks tas brīdis, kad viss pamainīsies. Nu, ne tikai smējās, bet agresīvi uzbruka. Te jau pat bija pat vairāk tāda agresija par to, ka mēs kaut ko mēs vēlamies citu nekā mieru, un kādas tik nebija šādas manipulācijas. Bet vienam gan es Helmanim piekrītu, ja, tajā, ko viņš pateica, lai kāds viņš nebūtu tur kažoka metējis vai vēl, ka nāks gaismā visi meli. Un tieši tāpat arī par to olimpisko spēlētāju, par kuru bija lielas kaušanās, vai viņš ir sieviete, vai viņš ir vīrietis. Beigās, saprot, analīze pierādīja, ka tas tomēr viņš bija vīrietis. Un reče, ka tagad viņi izdzēs uz viņu savu pētījumu vai nav, bet arī par autotransporta nodokli viņiem būs jādzēš. Es nezinu, nabaga Inga, mēs varam pieteikties viņai palīdzēt, padzēst ārā viņas tās ziņas nepareizās un iziet cauri, uztaisīt auditu visai reče.